Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tevi gaida labākas dienas. Šodienas rakstu vieta. Un tas kungs svētīja Ieba beidzamās mūža dienas, vairāk nekā viņa dzīves sākumu, un viņam piederēja 14,000 sīklopi un 6,000 kamieļu, un 1000 jūgu vēršu, un 1000 ēzeļu mātes. Ieba 42. nodaļa, 12. pants. Šodienas pārdomas. Lielākajai daļai Ieba stāsts saistās ar bēdām un ciešanām, un tā ir patiesība, taču vēlos vērst uzmanību uz 2 ļoti svarīgiem faktiem. Pirmkārt, lai arī nav tieši rakstīts, Bībeles pētnieki lēš, ka Ieba ciešanas ilga mazāk par 1 gadu. Un lai arī tās bija šausmīgas, tās bija tikai īss posms no Ieba 140 gadus garās dzīves. Otrkārt, Iebs tika atalgots par uzticību Dievam pārbaudījumu brīdī. Iebs atguva veselību un vēl lielāku finansiālo turību kā pirms nelaimes. Un lai arī ģimene bija zaudēta, Iebam piedzima tikpat daudz bērnu, cik bija pirms tam. Turklāt ir uzsvērts, ka viņa meitas bija īpaši skaistas. Iebs nodzīvoja ilgu mūžu un pieredzēja gan savus bērnus, gan savus bērnu bērnus, 4 paaudzes. Šodienas lūkšana. Visvarenais Dievs, Tev tiešām nav problēmu jebkuru situāciju vērst par labu. Lai gan pēc maniem mēriem dzīve jau ir savā otrajā pusē un daudz kas ir zaudēts, es izvēlos palikt uzticīgs Tev. Es ticu, ka Tev jau darbībā ir plāns un ka manas pēdējās dienas būs labākas nekā pirmās. Jēzus vārdā. Āmen.